Sveicināti OneTech mācību kanālā, un šīs nodarbības tēma ir vienošanās ar klientiem. Mēs turpinām video apmācību ar pārdošanas apakšsistēmas iespējām. Iepriekš mēs aplūkojām uzņēmumu cenu politikas veidošanu pārdošanā. Un tagad pāriesim pie dokumentu aprits schēmas vairumtirdzniecībā. Vairumtirdzniecības automatizācijai sistēma nodrošina dažādus rīkus. Lielākā daļa no tiem ir parametru iestatījumi, tāpēc nav nepieciešams izmantot visus rīkus, un ir jāliek uzsvars uz uzņēmumu vajadzībām un to funkcionalitāti, kas uzņēmumam ir nepieciešama. Tātad, lai atspoguļotu pārdošanu, ir nepieciešams izveidot preču un pakalpojumu realizācijas dokumentu. Bet, ja nepieciešams, mēs varam izmantot klientu pasūtījumus un plānot pārdošanu un nodarboties ar šādu pasūtījumu nodrošināšanu. Turklāt var izmantot darījumus ar klientiem, reģistrēt sistēmā komercpiedāvājumus un tā tālāk. Mēs aplūkosim visaptvarošāko dokumentu aprits schēmu, ko var izmantot vairumtirdzniecībā. Sāksim ar vienošanos ar klientiem. Mēs varam reģistrēt pārdošanas noteikumus sistēmā. Šim nolūkam tiek izmantot standarta vai individuālās vienošanās ar klientiem. Vienošanās galvenais mērķis ir pārdošanas nosacījumu reģistrācija un šo nosacījumu izpildes automātiska kontrole, kad tiek iegrāmatoti pārdošanas dokumenti. Ja jums ir vienādi nosacījumi visiem klientiem un nav vajadzības kontrolēt to izpildi, nav jēgas izmantot vienošanos ar klientiem, gluži pretēji. Tādējādi jūs tikai sarežģījat uzskaits veikšanu. Lai sistēmā būtu iespējams izmantot vienošanos ar klientiem, sistēmas iestatījumos ir jāaktivizē funkcionālās opcijas. Tāpēc sāksim ar to. Sadaļa katalogi un administrēšana, pārdošana. Ja jūs esat nolēmuši, ka vienošanās ir jāizmanto, tad sistēmas iestatījumos ir jānorāda, kuras vienošanās tiks izmantotas. Ir 3 varianti – standarta, individuālās un gan tās. Runājot par standartu vienošanos, tad nosacījumi, kuri tur tiks uzskaitīti, būs pieejami vai nu visiem klientiem, kas ir partneru katalogā, vai arī tikai noteiktai klientu grupai, ja tiks norādīts partneru segments. Savukārt nosacījumi, kas tiek iekļauti individuālajās vienošanās, attieksies tikai uz konkrētiem klientiem, uz tiem, kurus mēs esam norādījuši. Tas nozīmē, ka individuālajās vienošanās tiek skaidri norādīts klients. Tā ir būtiskākā atšķirība starp šiem 2 vienošanos veidiem. Tālāk aplūkosim, kādus tad nosacījumus varam norādīt. Sāksim ar standartu vienošanos. Tā ir pieejama sadaļā CRM un mārketings, standartu vienošanās ar klientiem. Cilnē pārdošanas nosacījumi varam norādīt informāciju par cenu noteikšanu. Piemēram, šeit varam norādīt, ka ar šiem klientiem strādājam ar vairumtirdzniecības cenu veidu. Tajā pašā laikā cilnē cenu precizēšana pēc cenu grupām var norādīt, ka gadījumā, ja nomenklatūras prece piederēs šai cenu grupai, tad pārdošana tiks veikta par cita veida cenu. Ja nepieciešams, cenas var skaidri noteikt. Tas nozīmē, ka cilnē cenu precizēšana pēc precēm var izvēlēties konkrētas nomenklatūras pozīcijas no nomenklatūras kataloga, un arī šeit var izvēlēties citu cenu veidu atšķirībā no tā, kas norādīts cilnē cenu precizēšana pēc cenu grupām vai cilnē pārdošanas nosacījumu. Vai arī var atstāt opciju, ka cenu veids ir patvaļīgs, un šeit pašiem noteikt cenas. Jāatceras, ka sagatavojot pārdošanas dokumentus saskaņā ar šādu vienošanos, konkrētajam ir prioritāte pār vispārīgo. Tas nozīmē, ka vispirms prioritāte ir šai cilnei cenu precizēšana pēc precēm, pēc tam cenu precizēšana pēc cenu grupām, un tikai pēc tam tiks piemēroti nosacījumi, kas norādīti cilnē pārdošanas nosacījumi. Tas attiecas uz cenām. Vienošanās ar klientu mēs arī precizējam apmaksas noteikumus. Mēs paši nosakām, vai izmantosim līgumus vai nē. Par līgumiem sīkāk runāsim vēlāk. Šobrīd mēs vispārīgi apskatām, kāda veida norēķina detalizācija ir iespējama. Norēķins var sadalīt pēc pasūtījumiem, pavadzīmēm vai līgumiem. Ja mēs vienošanā norādām, ka ir nepieciešams līgums, tad norēķina procedūra ir noteikta pašā līgumā. Ja līgumi netiek izmantoti, tad kādas mums ir iespējas?
Tad ir iespējama detalizācija pēc pasūtījumiem, pavadzīmēm vai norēķinu dokumentiem. Ja mēs norādām, ka detalizācija būs pēc pasūtījumiem, tas nozīmē, ka katrā dokumentā klienta pasūtījums mums būs jāplāno maksājumi. Ja izvēlēta detalizācija pēc pavadzīmēm, tad klienta pasūtījumā maksājums netiks plānots, un šī iespēja tur nebūs pieejama. Maksājuma informācija tiks norādīta tieši pavadzīmē. Tātad, ja, piemēram, mums ir detalizācija pēc pasūtījumiem, tad klienta pasūtījumā obligāti būs jānorāda apmaksas posmi. Lai atvieglotu šādas informācijas aizpildīšanu, vienošanā varam norādīt apmaksas grafiku. Arī šajā gadījumā tas viss nav obligāti. Tāpēc aplūkosim iestatījumus: katalogi un administrēšana, pārdošana, vairumtirdzniecība. Un te zemāk iestatījumos varam izvēlēties, kuras apmaksas iespējas mēs piemērosim. Vai mēs izmantosim maksājumu grafiku veidnes vai nē. Tātad mēs varam izmantot pirmo vienkāršoto variantu. Tad mums būs tādas apmaksas iespējas kā priekšapmaksa un vai kredīts. Var izmantot jebkuru maksājumu posmu skaitu. Tad otrajā opcijā vēl pievienojas avans maksājums. Vai arī varam izmantot apmaksas grafika veidnes. Ja ir izvēlētas augšējās divas opcijas, vienmēr būs jānorāda apmaksas iespējas un posmi, izmantojot hipersaiti. Mums vienmēr būs manuāli jānorāda šīs apmaksas iespējas. Lai atvieglotu šādas informācijas aizpildīšanu, var izmantot apmaksas grafiku veidnes. Tas nozīmē, ka šādu veidni var izveidot vienu reizi, izveidot apmaksas grafiku, un pēc tam vienošanās pasūtījumos un pavadzīmēs var izvēlēties un norādīt, kura veidne tiek izmantota. Tāpēc mums pašiem ir jāizlemj, vai mums tas ir vai nav jāizmanto. Atgriezīsimies pie mūsu vienošanās. Tātad, kā jau teicu, ja mums katru reizi ir vienādi apmaksas posmi, tad būtu loģiski norādīt šo grafiku. Ja katru reizi maksājumu var veikt atšķirīgi, tad labāk šo informāciju nenorādīt, un menedžers to norādīs tieši dokumentā. Vienošanā mēs varam arī norādīt noliktavu, no kuras tiks veikts sūtījums, un laika periodu, kurā sūtījums tiek izpildīts. Turklāt mēs jau zinām, ka ar vienošanās palīdzību varam piemērot atlaides. To var izdarīt pēdējā cilnē. Atlaides uzcenojumi saskaņā ar šo vienošanos. To mēs redzējām citā darba vietā, CRM un mārketinga sadaļā. Tagad mēs redzam, ka atlaides varam ieviest tieši no vienošanās. Cilnē citi nosacījumi varam norādīt informāciju par atkārtot lietojamo tarifu un norādīt citus nosacījumus, piemēram, te zemāk varam iestatīt pazīmi, ka vienošanās ir regulāra un norādīt, ka gadījumā, lai šie nosacījumi būtu spēkā, piemēram, klientam ir jāizpild noteikti nosacījumi. Protams, par to, cik pilnīga informācija ir iekļaut vienošanā, katrs uzņēmums lemj pats. No vienas puses, jo pilnīgāk mēs aizpildīsim informāciju, jo mazāk būs manuāli jāizpild dokumenti. No otras puses, jo pilnīgāk informācija būs iekļauta, jo mazāk rīcības brīvības būs menedžeriem. Tātad, ja piemēram esam norādījuši organizāciju, cenu veidus, apmaksas grafiku, noliktavu un tā tālāk, tad gadījumā, ja mūsu lietotājiem ir ierobežotas tiesības, un viņš nevar atkāpties no pārdošanas nosacījumiem, viņš nevarēs dokumentā norādīt neko citu. Tātad viņš nevarēs norādīt cita veida cenu, apmaksas grafiku un tā tālāk. Un katram uzņēmumam pašam ir jāizlemj, cik daudz informācijas aizpildīt. Tas būs atkarīgs arī no tā, kas ir nepieciešams un kā ir iestatītas lietotāju tiesības. Vienošanās pamata cilnē tika izmantoti statusi. Status nav saskaņots, tiek iestatīts, ja mēs vēl neesam galīgi vienojušies par pārdošanas nosacījumiem, un mēs tos tikai sagatavojam. Taču šādas vienošanās ietveros mums nav jābūt iespējai noformēt nekādus dokumentus. Tad tiek iestatīts status nav saskaņots. Tiklīdz visi nosacījumi ir saskaņoti, tiek iestatīts status darbojas, un šādas vienošanās ietveros būs iespējams noformēt pārdošanas dokumentus. Ja, piemēram, pēc kāda laika kāds no norādītajiem nosacījumiem kļūst neaktuāls, tad status jāiestat kā slēgts un jāizveido jauna vienošanās, lai norādītu citus nosacījumus. Nav ieteicams veikt izmaiņas esošā vienošanā, par kuru ir izveidoti dokumenti. Tātad, ja ir mainījušies kādi nosacījumi, tad šādai vienošanās iestatiet status slēgts, izveidojiet jaunu
un tajā norādiet citus nosacījumus. Ja mēs jau iepriekš zinām, ka šie nosacījumi būs spēkā noteiktu laiku, tad šo periodu ir iespējams norādīt. Ja tie ir beztermiņa, tad mēs vienkārši norādām, no kura datuma vienošanās būs spēkā, un lauku līdz kuram datumam varam neaizpildīt. Turklāt, kā jau minēju, nosacījumi, ko norādīsim standarta vienošanā, būs spēkā vai nu visiem klientiem, kas ir mūsu partneru katalogā, vai arī tikai noteiktai grupai. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja ir aizpildīts klientu segments, šie nosacījumi attieksies tikai uz tiem klientiem, kuri būs iekļauti šajā segmentā. Piemēram, ja šeit norādīšu segmentu, tad šie pārdošanas nosacījumi, cenas, atlaides, piegādes noteikumi, maksāšanas noteikumi attieksies nevis uz visiem klientiem, bet tikai uz konkrētiem klientiem. Noklikšķinot šeit, mēs varam pāriet uz klientu segmentu un pie atskaitēm apskatīties segmenta sastāvu. Mūsu gadījumā pārdošanas nosacījumi attieksies tikai uz klientiem, kas ir šajā segmentā. Tāpēc tagad mums vajadzētu sīkāk apspriest segmenti. Kas ir segmenti, kam tie paredzēti un kā tos izmantot. Partneru segmenti tiek izmantoti atlasē un grupēšanai analītiskajās atskaitēs. Jūs arī redzējāt, ka segmentus izmanto reģistrējot vienošanos, mārketinga kampaņās un automātiskajās atlaidēs. Jāatzīmē arī, ka, lai šādus segmentus varētu izmantot vienošanās atlaidēs mārketinga kampaņās, kā segmentu formēšanas paņēmiens ir jānorāda periodiski atjaunināt vai formēt manuāli. Jo gadījumā, ja mēs norādām metodi ģenerēt dinamiski, tad šajā gadījumā segmentu sastāvs netiek glabāts informācijas bāzē. Tas nozīmē, ka tas tiek ģenerēts pēc pieprasījuma, lietotājs to nevar mainīt manuāli. Šādus segmentus var izmantot, piemēram, analītiskajās atskaitēs, bet, lai segmentus izmantot vienošanās, atlaidēs mārketinga kampaņās, formēšanas paņēmienam jābūt vai nu periodiski atjaunināt vai formēt manuāli, jo tādā gadījumā segments sastāvs tiek glabāts informācijas bāzē. Apskatīsim, kā strādāt ar šādiem segmentiem tieši sistēmā. Tātad CRM un mārketinga sadaļā klientu segmenti. To aplūkosim uz klientu segmentu piemēru. Nomenklatūras segments ir līdzīgs, tāpēc aplūkosim tikai klientu variantu. Jāatzīmē, ka segmenti ir opcija. Tāpēc, ja vēlaties to piemērot, ja jums tas patiešām ir nepieciešams, tad neaizmirstiet ieslēgt šo funkcionālo opciju katalogu un administrēšanas sadaļā. Segmentam ir svarīgi definēt formēšanas paņēmienu. Ja izvēlamies iespēju formēt manuāli, tad mums ir iespēja manuāli pievienot klientu šim segmentam vai izslēgt viņu no tā. Piemēram, aplūkosim segmentu sastāvu. Jūs varat pievienot segmentam, jūs varat izņemt no segmenta. Šeit mums ir šāda manuāla kontrola. Taču, protams, šī iespēja nevienmēr ir ērta. Tas nozīmē, ka dažos gadījumos ir ērtāk, ja segments sastāvs tiek veidots automātiski. Tāpēc šim nolūkam varam norādīt citu formēšanas paņēmienu, periodiski atjaunināt. Un tad mēs varam sistēmā norādīt noteikumus, kad klienti tiks iekļauti šajā segmentā pie to izpildes. Lai to izdarītu, mums jānorāda datu izkārtojuma schēma. Atkarībā no tā, kas mums nepieciešams, tiek piemērota tā vai cita izkārtojuma schēma. Piemēram, ja es vēlos izveidot vairumtirdzniecības klientu segmentu, iespējams ir loģiski izmantot datu izkārtojuma schēmu, piemēram, pēc pārdošanas. Piemēram, ka vairumtirdzniecības pircēji ir tie, par kuriem ieņēmumi noteiktā periodā pārsniedz noteiktu summu. Tātad es izvēlos datu izkārtojuma schēmu pēc pārdošanas, kreisajā pusē izvēlos ieņēmumu rādītāju, izvēlos salīdzināšanas veidu, teiksim, lielāks vai vienāds par noteiktu vērtību, un norādu šo vērtību. Nākamajā cilnē es varu norādīt, kuru periodu vēlos analizēt. Ja, teiksim, es vēlos izmantot segmentu, lai aizliegtu preces nosūtīšanu klientiem kādu nosacījumu pārkāpumu dēļ, tad sākumā sistēmas iestatījumos mums ir jāaktivizē funkcionālā opcija. Tas nozīmē, ka kataloga un administrēšana, sadaļā pārdošana būs jānorāda, ka mēs izmantojam sūtīšanas aizliegumu. Ja es vēlos izmantot šādu klientu segmentu, lai aizliegtu nosūtīšanu, iespējams būtu loģiski izmantot schēmu pēc norēķiniem. Piemēram, es varu norādīt, ka gadījumā, ja partnera parāds pārsniedz noteiktu vērtību,
tad mēs slēgsim nosūtīšanu šim partnerim. Vai arī, piemēram, ja ir kāda kavēta maksājuma, tad atkal aizliedzam nosūtīšanu. Šeit mēs norādām vajadzīgos nosacījumus, izvēlamies pareizo datu izkārtojumu schēmu. Un tālāk, lai šāds segments tiktu automātiski veidots, lai segmenta sastāvs tiktu automātiski atjaunināts, var iestatīt reglamentu uzdevumu. Cilnē grafiks atzīmējam izvēles rūtiņu, reglamenta uzdevums tiek izmantots. Un konfigurējam grafiku, norādot, kādu cik reizes dienā vai varbūt nedēļā tam vajadzētu darboties. Tas ir pagaidām viss par segmentiem, un nobeigsim šo nodarbību ar individuālo vienošanos, kas ir pieejama sadaļā pārdošana. Galvenā atšķirība starp individuālu un standartu vienošanos ir tā, ka individuālajā mēs paši skaidri norādām klientu. Standartu vienošanās klientu mēs nenorādām. Jā, mēs varam ierobežot nosacījumus, norādot partneru vai klientu segmentu, bet mēs neaizpildām konkrētu klientu. Bet individuālajā mums ir obligāti jānorāda klients. Un šajā gadījumā tikai uz šo klientu attieksies visās cilnēs norādītie nosacījumi. Visi pārējie nosacījumi ir līdzīgi kā standarta variantā. Tas arī viss šajā mācību video par vienošanos ar klientiem. Visu labu!